kā man norīkots, lasīšu Jāņa evaņģēlija 9. nodaļu, no 1. līdz pēdējiem pantam. Tā kā mēs ejam cauri. Jā. Un garām ejot, viņš ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekļi viņam jautāja: Rabi, kas ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis? Jēzus atbildēja: Ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāks nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacījis, viņš spļāva zemē, taisīja no siekalām svaidāmu, uzlika šo svaidāmu uz viņa acīm un sacīja viņam: Ej, mazgājies Ziloas, tulkojumā sūtītais, dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja: Vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja: Viņš tas ir. Citi turpretīm: Nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja: Es tas esmu. Tad tie viņam sacīja: Kā tad tavas acis ir atvērušās? Viņš atbildēja: Cilvēki, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man: Ej uz Zilovu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Tie viņam jautāja: Kur viņš ir? Viņš sacīja: Es nezinu. Tad viņš šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizejiem, bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis. Arī farizeji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs. Viņš sacīja tiem: Viņš uzlika svaidāmo uz acīm. Es mazgājos un varu redzēt. Tad daži farizeji sacīja: Šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētīja sabatu. Bet citi sacīja: Kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes? Un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka neredzīgajam: Ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēra savas acis? Tas sacīja: Viņš ir pravietis. Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja: Vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt? Viņa vecāki atbildēja: Mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis. Bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvēris acis. Jautājiet viņam pašam. Viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāki runāja, baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecinās par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāki sacīja: Viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam. Pēc tam viņi otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam: Dod Dievam godu, mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Tad tas atbildēja: Vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt. Viņi tam sacīja: Ko viņš ar tevi darīja? Kā viņš atvēra tavas acis? Viņš tiem atbildēja: Es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Tāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem. Tad tie viņu nolamāja un sacīja: Tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mūzes mācekļi. Mēs zinām, ka ar Mūzi ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir. Izdziedinātais viņam atbildēja: Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir. Un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva prātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Tie viņam atbildēja: Tu viss
esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt, un tie viņu izdzina ārā. Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam? Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā. Tas viņš ir. Viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdza. Un Jēzus sacīja, uz tiesu es esmu nācis šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūtu redzīgi, un tie, kas redz, akli. To dzirdēja daži farizēji, kas bija pie viņa, un viņam sacīja, mēs taču neesam akli. Jēzus viņam sacīja, ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakāt, mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek. Ko sveiki vēlreiz? Čau. 9. nodaļa šodien. Jāņem eņģēlijas 9. nodaļa. Un man šķiet, ka ļoti daudz tieši par to, šeit mēs varētu, protams, ļoti daudz runāt par šo nodaļu, un atkal mēs redzam to pašu, ko pagājušais mēs runājām, par sievu, kas pienāk laulības pārkāpšanā, ka viņu tur aizveda farizēji un tur notiesāja un mēģināja panākt viņas nogalināšanu. Ja? Tad šeit mēs redzam kaut ko atkal līdzīgu. Mēs redzam to ņemtiņu, pamatīgo ņemtiņu, ko uztaisa farizēji dēļ šī viena brīnuma. Un tagad lasot, man tā īpaši tas tā vēlreiz tā uzrunāja, kad viņi saka, ka viņi otrais pasauc atkal viņu. Tur ņēmās, mēģina kaut ko pierādīt, kaut ko izcīnīt. Un tad viņi tagad saka, dod Dievam godu. Mēs zinām, ja esam beidzot sapratuši, ka šis cilvēks ir grēcinieks. Dod Dievam godu. Un viņi gaida, ka viņš arī kaut kādu, tur nekas labs nav, grēcinieks. Bet viņš pasaka, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Bet viena zina, ka es neredzīgais, tagad varu redzēt. Un visam tam ņemtiņam pazūd jēgas. un tas man uzrunāja, vai nav arī šodien draudzē kaut kas līdzīgs kādreiz, kad kāds varbūt mazliet savādāks vai kaut kas notiek, kāds tiek svētīts, kāds saņem. Un mēs zinām, ka arī farizēji tajā laikā viņi jau labi, viņas sirds bija tālu aizgājušas no Dieva, bet viņa tas motīvs arī bija sargāt to likumu, sargāt, ka tur viss ir kārtībā. Un arī mums šodien draudzē ir svarīgi sargāt robežas, ja? Bet es kādreiz riskēju, ka es varu arī paslīdēt un ieiet tādā farizeismā un neļaut Dieva garam darboties. Bet ne par to šodien. Šodien vairāk pie pirmajiem pantiem. Kur Jēzus tātad ierauga šo cilvēku, kurš, es teikšu, es īsti nezinu, varbūt kāds man var pateikt priekšā, cik skaitās pilngadība Izrēlā, ebreju tautā tajā laikā. Bet, pieņemsim, vismaz 18 gadus jau šis cilvēks ir akls, ja viņš ir piedzimis tāds, tātad bez redzes jau piedzimis. Un mēs atkal nonākam pie bauslības. Tāpat kā pagājušajā nedēļā. Un mēs redzam, ka mācekļiem patiesībā pēc bauslības ir taisnība. Dziļi pamatos, jo slimība un nāve patiesi ir atnākusi grēka dēļ. Tātad pēc būtības viņiem ir taisnība. Bet šeit mēs redzam kaut ko pavisam revolucionāru, ka Jēzus to apgāž. Un pēc Jēzus teiktā, kad viņš teica, ka ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, mēs saprotam, ka šis cilvēks un ne viņa vecāki šajā reizē nav tieši atbildīgi pie tā, ka viņš ir piedzimis akls. Mēs zinām sējas un pļaujas likumu, bet mēs saprotam, ka nevienmēr manā tīrumā iesētās nezāles ir mana atbildība.
jeb manu izvēļu sekas. Un Jēzus saka, Dieva darbiem vajag parādīties šajā situācijā. Dieva darbiem vajag parādīties. Tātad mēs secinām, ka nevienmēr slimības un ciešanas ir sods un tiešas grēka sekas. Ja tā varētu salīdzināt, mēs varam teikt, ka šis cilvēks vienkārši nebija īstajā vietā un laikā. Bet patiesībā viņš bija. Ja mēs skatāmies no ciešanu pozīcijām, tad viņš nebija. Kāpēc es? Bet mēs skatāmies no mūžības pozīcijām, tad viņš bija ļoti labā vietā. Un izejot no tā, un savelkot kopā ar pagājušās svētdienas svētrunu, atkal mēs redzam, ka ciešanas un slimība, kāda vieta, kur tu esi atmaskots, kāda vieta, kur tu esi sliktā pozīcijā, var būt vieta, kur sastaties ar Dievu. Un tā ir ļoti laba vieta. Kā jau Inga minēja, pagājušā nedēļā es pieminēju arī Dāvidu, Jāzepu, Mozu, Esteri, kaut ko vēl. Kad tev liekas, ka viss ir slikti, esi iegāsts, aizmirsts, cilvēku nodots, noraidīts, kad tu esi ciešanu vietā, Dievs tevi būvē. Un arī šeit mēs redzam jaunu būvniecības darbu, mazliet savādāk. Varbūt šis cilvēks nav nosaukts vārdā, un mēs viņu katru reizi necilsminam kā Dāvidu vai citus, ja? Bet mēs redzam, ka viņš ir tieši šāds pats varonis, kurš savu ciešanu ceļu līdz Dieva iepazīšanai vienkārši izgājis mazliet savādākā veidā. Varbūt viņam nav tik daudz uzticēts, kā bija Dāvidam, Mozum, bet arī viņš ir sastapies ar to kungu. Un mēs redzam, ka šeit viņus visus vieno viens, ka ciešanu mērķis ir kopīgs. Sastapies ar Dievu, lai Dieva darbs parādītos, kā bija rakstīts, ja? Lai Dieva darbs parādītos, lai Dieva vārds tiktu pagodināts un cilvēkam būtu glābšana un cilvēku dzīve kļūtu par trauku Dieva rokās. Un šeit mēs mazajā atkāpēji redzam, ka dziedināšana notiek ļoti interesantā veidā. Tiek lietota zeme, tiek lietots siekals un tiek lietots dīķis. Tā kā 3 lietas, varētu teikt, ja? Jēzus ir tam visam pa vidu. Un tas ir ļoti zīmīgi, jo Dievs cilvēki ir radījis no zemes pīšļiem, no zemes māliem. 1. Mūzes 2.7 ir teikts, šis varat pārbaudīt, ka es nekļūdos. 1. Mūzes 2.7. Un tāpat zīmīgi, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlija sākumā, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs, tas iesākumā bija pie Dieva, caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies. Tātad mēs redzam šajā mirklī brīnišķīgu notikumu, ka Jēzus, tieši tāpat kā pasaules iesākumā radīja cilvēku no pīšiem, tagad viņš savā ziņā paņem atkal zemi un rada kaut ko tādu, kas vēl nebija radīts, un tā bija šī cilvēka redze. Jo šī redze viņam nebija jau no dzimšanas, tā vienkārši nebija iztaisīta. Bet šajā reizē pievienojas kaut kas īpašs, un tas ir tas dīķis. Un tā ir paklausība. Uzticēšanās ir ticība doties uz dīķi. Ko jūs darītu, ja jums seju nosmērētu ar dubļiem un pateiktu, un tagad ej uz to dīķi nomazgājies? Ja tevī nav pazemības un ticības, ka tur kaut kas var būt, tad es personīgi paliku droši vien dusmīgs. Es negribētu to darīt. Šeit man nāk atmiņā arī šis stāsts par kādu, ja nemaldos, sīriešu karavadoni vārdā Nāmans,
kurš bija spitālīgs, un viņš saņēma, ka viņam ir jāiet pie tā pravieša, ka viņu dziedinās, un tas pravietis pat ārā neizgāja pie viņa. Viņš pateica, atvainojos, ja kļūdos, bet domu, lai viņš iet upē un 5 reizes iemērcās, un viņš būs dziedināts. Un ko mans dusmīgs paliek. Par zemes pa gaisu. Kas tā par iedomību? Es šeit otrais Sīrijā vai kurā valstī tur vīrs, ja atnāk, un es gribu, lai viņš atnāk pie manis un kaut ko izdara, pasaka, rokas uzliek, ja? Bet viņš izdara kaut ko vienkārši necilu, kur ir vajadzīga viņa ticība un paklausība. Mēs nezinām šī cilvēka ticības līmeni. Mēs nezinām, mēs nepazīstam viņu. Mēs daudz vairāk zinām, kā jūs minējat, Dāvidu, Jāzepu, Mūzu, par viņiem ir aprakstīts. Šeit mēs īsti nezinām. Bet tas viss man vienkārši noved pie domas, ko es šodien gribu dalīties, ja ieiet mazliet dziļāk par to, kas, protams, ir kā pieņēmums, bet kādēļ šis cilvēks paklausa. Un kas būtu, ja viņš neaiziet uz šo dīti? Tātad viņš neizpildītu Kristus aicinājumu, un visticamāk, ka viņa acis neatvērtos, vai ne? Bet tātad mēs nepazīstam šo cilvēku, bet mēs redzam, ka ticība viņam ir palīdzējusi. Un tāpēc es šodien gribu runāt par cerību. Par cerību. Vēl mazliet ieejot dziļāk. Kas varētu būt iemesls, kāpēc viņš paklausa? Psalmos ļoti daudz tiek runāts par to, uz ko mēs liekam savu cerību, ne? Viena no tām ir Psalms 62:6. Tiešām esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Psalms 62:6. Es ceru, jūs savilkāt domu, ja? Kā es nonācu līdz cerībai. Bet, ja vēl nesaprotat, tad drīz sapratīsiet. Tiešām esi klusa mana dvēsele, vērsdamās uz Dievu, jo no viņa nāk mana cerība. Un Jeremijas 17:5-7 ir teikts kaut kas līdzīgs, tikai šī doma varētu teikt ir vēl paplašinātāka. Tā saka, tas kungs nolādāts ir, kas paļaujas uz cilvēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elponi, un kuras sirds atkāpjas no tā kunga. Tas ir kā kēls koks tūkstnešainā klajumā, tas nekad nekādu labumu neredzēs, tam jādzīvo izkautušajās tūkstnešu vietās, neviesmīlīgā klajuma sālēnajā zemē, bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to kungu, un kura cerība ir tas kungs. Tātad mēs redzam, pēc šiem 2 pantiem noteikti ir vairāk veidu cerības, kā mēs varētu iedalīt, bet es gribu izdalīt 2 veidu cerības. Un viena ir cerība uz radītāju, un otra ir cerība uz radību. Uz cilvēku, uz apstākļiem, uz kaut kādām lietām, ka kaut kas vienkārši notiks. Tātad cerība uz Dievu, kurš kaut ko apsola un ir uzticams, vai cerība, ka sajies. Ka vienkārši sajies. Un šeit ir milzīga atšķirība. Ļoti milzīga atšķirība. Ebrejiem 10:23 saka, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolīs. Ja mēs kā ticīgie vienkārši ceram, ka viss būs labi, ka apstākļi sakārtosies, tad mēs esam ļoti bēdīgā pozīcijā. Jo, kāpēc? Jo mans cerības gala mērķis tiek likts uz apstākļiem, kas vai nu izmainīsies vai neizmainīsies. Nu, būsim godīgi, ka mums ir kāda cīņa, ka mums ir kāds izaicinājums, tad mēs varam nelikt pamatu uz Kristu, nelikt pamatu uz Dievu, ka šī cerība nāk no viņa apsolījuma, ja? Vai ka mēs skatāmies mūžības perspektīvā to, ko viņš ir apsolījis, bet ka mēs
vienkārši fokusējamies uz to, vai šie apstākļi pamainīsies vai nē. Un ja viņi nepamainās, un ja mana cerība nebija balstīta Dievā, tad es vienkārši palieku bēdīgs un esmu vīlies. Jo ir ļoti liela varbūtība, ka es vilšos. Protams, ir arī liela iespēja, ka es nevilšos. Es vienkārši staigāšu no sajūtām, es staigāšu no tā, kā viss dzīvē notiek. Man paaugstinās vai nepaugstinās, paaugstinās laimīgs. Ka es visu laiku vienkārši skatos tikai uz to, kas šeit ir redzams. Tātad liela varbūtība, ka es vilšos, jo mans prieks būs atkarīgs no tā, vai apstākļi mainīsies. Vai atnāks kāds cilvēks un to izmainīs, un vai manas ciešanas tiks kliedētas. Bet ja mana cerība ir balstīta uz to kungu, uz to, ka tas kungs ir labs un uzticams, ka uz viņu es paļaujos, ka viņš neļauj manai kājai slīdēt, tad es nevilšos. Apstākļi mainīsies vai nemainīsies, es nevilšos. Mans prieks paliks, viņš nepazudīs. Pirmā Korintiešiem 15:19 ir teikts smagi, bet svarīgi vārdi. Ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Ļoti smagi un svarīgi vārdi. Kad man ir vajadzīgs modinātājs zvans, ka viss, par ko es baiļojos, ir tas, kas notiek manā komfortablajā dzīvē, vai tur kaut kas sajūg, sabrūk, vai tomēr atkal ir labi. Ir labi rūpēties un gādāt par to, ko Dievs ir uzticējis, bet es nedrīkstu likt cerību uz to, tikai uz to, kas te notiks šajā redzamajā fonā. Ja es tikai uz to skatos, tad es esmu visnožēlojamākais cilvēks, jo es tikai šī dzīvē vien uz viņu ceru. Tātad mērķis ir pamosties un cerēt uz viņu mūžības perspektīvā. Dievvārds saka, meklē prieku savā kungā, tad viņš dos pēc kā tavs sirds ilgojas. Ne? Un Salmana pamācības saka šāds vārds 10:28. Taisnīgo gaidas izvērtīsies viņiem par prieku, bet bezdievīgo cerība iznīks. Tātad ir svarīgi, ka mūsu cerība paliek balstīta Dievā, ka mūsu cerība nepaliek tāda, kāda ir bezdievīgo cerība. Tātad tāda ir. Cilvēks, kas nepazīst Dievu, mēs ļoti daudz varam dzirdēt, jā, būs jau labi, taču viss pasaule ir apaļa un es daru labu, un tad jau man arī būs labi, jā. Bet ja man cerība ir balstīta uz to, tad es vilšos. Dvēseliska cerība, es gribētu viņu saukt tā, dvēseliska cerība iznīcina, sagrauj, jo tu saceries un var nebūt. Tu saceries un var nebūt. Un kāpēc es par šo vispār runāju? Es skatos šo cilvēku un es tikai iztēlojos. Nav vairāk faktu, bet tas man uzved uz šīs domas. Šis cilvēks, 15 vai 20 vai 25 vai 30 gadu, cik viņam bija, viņš bija akls. Un es ieraugu tajā visā, ka viņš izdarīja šo paklausības soli, ka viņš bija šis Izraēla bērns, kurš cerēja uz Dievu. Un ka viņam nebija problēma pēkšņi pamosties un paklausīt. Kad pie viņa ir atnācis potenciāls glābējs, Mesija, ka viņā bija šī cerība uz Dievu. Ka viņš nebija iekritis šajā superdepresijā, tāpēc, ka viņš vienkārši cer, gan jau man acis atvērsies, jā? Gan jau. Ja viņš tā vienkārši cerēs to, tad viņš ātri iekritīs depresijā, jo viņam nav pamats, uz ko vispār gaidīt, ka viņa acis atvērtos. Bet viņš cer uz Dievu. Es ticu, ka viņš cer uz Dievu. Ja arī nē, sorry, bet šī doma tāpat ir ļoti svarīga. Mums ir jātic uz Dievu, mums ir jācer uz Dievu. Jābūt gatavībā. Ka tajā ciešana vietā, kur mēs esam, ka tajā nepilnības vietā, kur mēs esam, viņš var izmainīt situāciju. Viņš var pārmainīt situāciju, viņš spēj no dubļiem radīt redzi, tad viņš spēja arī tavā situācijā šodien darboties. Bet tev ir jācer uz viņu, nevis uz tās situācijas izmaiņu.
Amen. Mēs runājam jau pagājušajā reizē, kāpēc ir svarīgi tā kā norimties, būt mierā kā šai sievai, kas bija novesta pie apsūdzētāja kājām un tur akmeņi jau pacelti. Mēs runājam, ir svarīgi saglabāt mieru, pat ja tevi apsūdz, lai mēs dzirdētu, vai ne? It sevišķi mēs, ir svarīgi, ka mēs nepretojamies, netrakojam, kad pret mums kaut kas tiek vērsts, mums kā no ticīgo perspektīvas, ka mēs varam nākt Dievu priekšā un vienkārši saņemt no viņa atbildi. Tā kā mēs pagājušajā runājam par Dāvidu, ja, kurš, varbūt nerunājam mājas grupņā, laikam, par Dāvidu, kuram bija uzticēti šie vīri, kas viņam sekoja tajā tūkstnesī, un Dāvids izdara izvēli, un izvēles rezultātā visu viņa ģimenes tiek nozaktas, laupījumā paņemts, filistieši aizveduši, un visi, ko dara ar savu līderi, skaidrs, ka nomētās akmeņiem grasās, ja? Un ko dara Dāvids? Dāvids saka, atnesiet man efodu. Man jālūdz Dievs. Man jāsaprot, ko Dievs teiks par šo situāciju. Ja? Tātad viņš nevis uzreiz, labi, ātri labosim, ņemam šķēpus, daram, skrienam, bet viņš prasa Dievs mums dzīties viņam pakaļ, mēs atgūsim viņus. Un Dievs viņam atbild, jā, dzenies pakaļ, jūs viņus atgūsiet. Un viņš paklaus un viņa aiziet. Tātad ir svarīgi, ka mēs saglabājam mieru. Un mieru mēs varam saglabāt, ja mēs ceram uz Dievu, nevis uz to, ka būs, nebūs, man atnāks atbildi, atnāks risinājums, būs paaugstinājums, būs. Bet, ka mēs gaidām uz viņu, tad mūsos ir miers, un mēs varam dzirdēt, ko viņš saka. Un kāpēc mums ir jādzird? Kāpēc mums ir jādzird? Tāpēc, ka mums dažreiz ir jāiet un dažreiz nav. Visam vienkārši. Ir lietas, par kurām mēs, paļaujoties uz kungu, neko nedaram. Tā ir vēl joprojām. Tas nenozīmē, ka mums tagad visur būs jāsagaida tā balstiņa, tagad uz kuru pusi man jāskrien. Nē, ir situācijas, būs reizes, kad tev varbūt nekas nebūs jādara, tikai jācer uz kungu. Un slavu Dievam par to. Tas ir grūti. Kaut kas jādara. Jā, bet tava darīšana ir, ka tu ceri uz viņu. Un, lai kāds būtu rezultāts, tev ir jāpaļaujas, ka viņš parūpēsies. Ir tādas situācijas. Kā Pāvils un Sīla cietumā, piemēram, ja? Viņi neko nevarēja izdarīt. Varbūt viņi varēja mēģināt, ja gars viņus skubinātu un pasauktu, Pāvils, piemēram, pasauktu, kā tur citā reizē, kur Pāvilam bija jārīkojas, viņš pasauc māsas dēlu, māsas dēlam bija jāiziet, jāpasaka, ka tur grib viņu nogalināt, tad viņš rīkojās, Bet šajā situācijā viņi neko nedarīja, viņi vienkārši slavēja Dievu, viņi uzticējās, viņi paļāvās. Un ir šis otrs variants, kā par māsas dēlu. Būs reizes, kad tev kā sievai, kas aizskāra Jēzu, būs jāiet un jāspēr savus solis, savus ticības solis. Būs reizes, kad tev kā spitālīgiem vienam no 10 būs jāskrien atpakaļ un jāslavē Dievs, jo tevī būs šis pamudinājums to darīt. Un būs reizes, ka tev būs jāiet jāmazgājas dīķī. Kaut kas varbūt tāds ekstraordinārs dīvains jādara. Bet tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs savu cerību liekam uz viņu, ka mēs norimstamies tajā vētrā, ka mēs trenējamies norimties tajā vētrā. Un iespējams pirmo dienu mums ir grūti un mēs neko nedzirdam, bet ka mēs turpinam palikt tajā mierā, līdz tas miers atnāk, līdz tā balss atnāk un pasaka mums, ko darīt. Esi kluss un mierā, man dvēsele, es ceru uz to kungu. Vai es iešu, vai es palikšu un sēdēšu uz vietas. Un šeit mēs nonākam, ka lai tur mēs paliktu bez garas sadraudzības mīļiem, bez lūkšanas, bez vārda, bez draudzes, bez šī viena organisma. Tas nenozīmē, protams, ne tikai par šo draudzi, par Kristus miesu, par citām draudzēm. Mēs bez tā nevaram tur īsti palikt. Mēs varam kādu laiku izrauties no tā ārā. Mēs varam
Bet lēnām mūsu miers tiks nozagts, mūsu cerība pazudīs. Un tāpēc mēs tik ļoti mīlestībā un brīvībā iespringstam par to vārdu lasīšanu. Mēs iespringstam, ka katrs no jums lasa vārdu, ka katrs no jums tuvojās Dievam, ka katrs viņu pazīst atsevišķi, jo neviens par jums nevarēs atbildēt kā tikai jūs pats par sevi. Un dažreiz man liekas, labi, paņemšu brīvu uz mēnesīti. Un tās tādas lamatas var būt. Pēc tam tev pēc tā mēnesīša negribās atkal tur atsākt varbūt. Bet paldies Dievam par viņu žēlstību, ka viņš atrod veidus, kā mūs atkal izcelt un pacelt. Jā, sieva, kas pienāk, kā es runāju pagājušajā reizē, sieva, kas pienāk laulības pārkāpšanā, apstāties vētras vidū, apsūdzētāju un žūrijas vidū un sastapties, iepazīties ar Jēzus žēlstību, kas attaisno, dod pamācību, rīkoties tālāk. Un tieši tas pats arī šodien. Savās ciešanās, savā aklumā, neziņā, uz kuru pusi iet, kā rīkoties, norimties un savu skatienu vērst uz Jēzu, ticībā cerēt uz viņu, nevis uz pašu apstākļu mainību. Dievs grib, tieši tāpat kā viņš teica par šo aklo, viņš grib katrā mūsu dzīvē parādīt savu godību. Tajā situācijā bija ļoti spilgts moments, bet ja mēs paskatītos savām dzīvēm, tad viņš savu darbu parāda. Viņš grib parādīt, viņš parāda. Pie mazām niansēm, pie lielākām lietām, pie mazākām lietām, viņš grib parādīt. Viņš grib pagodināt savu vārdu tavā dzīvē. Tāpēc vēl svarīgāk par pašu ciešanu momentu beigšanos ir tas, ka tu iepazīsti savu glābēju dienu no dienas vairāk un dziļāk arī šajās ciešanās. Kad tu sastop viņu un gars tev atklāja viņa mīlestības un atziņas bagātību. Un mēs redzam šajā stāstā, mēs esam piedzīvojuši jau Jēzu, bet mums ir jāsaprot, ka šis ceļš turpinās, šī atziņa, pieaugšana atziņā, viņa mīlestības atziņā, tas ceļš turpinās, svētāpšanas ceļš, tas viss turpinās. Mēs redzam šeit varbūt notika kā tāda reanimācija, ja? Viņas sirds, kura bija gaidoša uz Dievu, kā es redzu, ja, ka viņa bija gaidoša, bet Jēzus atnāca un 35. līdz 38. pants, kad viņš zināja, ka viņš ir izmests ārā, Jēzus satika to un viņam teica, vai tu tici cilvēku dēlam? Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt? Tad viņš nezināja, kas ir Jēzus, ja? Un Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir. Tas ir kungs. Un viņš teica, es ticu, kungs, un to pielūdzu. Ja? Viņa dzīve izmainījās. Caur šo ciešanu momentu lielo 15, 20, 25 vai 30 gadu, es ticu, ka viņš bija tāds, kas sagaida, tāds, kas cer uz Dievu, un viņš arī sagaidīja. Kad Jēzus pienāca un kā ar šitiem reanimāt, un viņa sirds sāk pukstēt. Viņš saprot, es zinu, es ticu, kungs, ka tas esi tu, un viņu pielūdz. Dievs tika pagodināts šī vīra dzīvē caur viņu ciešanām. Šis vīrs tika piepulcināts izglābto pulkam. Tas, kas tālāk notika, viņu to mēs nezinām. Bet šajā mirklī viņš atvēra savu sirdi viņam, un Jēzus tur ienāca. Viņa garīgās acis atvērās. Viņa sirds gaidīja uz to kungu un sāka pukstēt pa īstam. Līdzīgi mēs redzam citus stāstus, mēs redzam Ījabu stāstu, kur mēs jau varam redzēt, ka viņš jau bija ritīgs Dieva vīrs, ja? Viņš darīja taisnus darbus, viņš bija taisnākais vīrs tajā laikā, lielākais Dieva vīrs, bet mēs redzam, ka viņš patiesi vēl nepazina Dieva sirdi. Un viņš taisnojas, viņš saka, es neesmu izdarījis nepareizi, un šīs ciešanas nāk pār viņu dzīvi, un viņš meklē, bet kā?
Ja es esmu darījis labi, kāpēc šīs ciešanas nāk, viņš laik meklē šādu risinājumu, šo matemātiku galvā. Un 42. nodaļā 5.6 ir teikts Ieba grāmatā, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī manas acis tevi skatījusi. Tāpēc es atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšos un pelnos. Tātad katrs ciešanu moments, katrs sezona, kurā mēs esam, mūs pārveido no atziņas uz atziņu. Vēl vairāk ļauj sastapties ar Jēzu. Ja mēs tikai tur paliekam, ja mēs tikai tur ceram uz kungu, nevis uz to, ka tā situācija ātrāk lūdzu dariet kaut ko, lai viņi izmainās. Es esmu gatavs piezvanīt 10 vai 100 cilvēkiem, lai viņi tikai izmainītos. Bet spēt norimties un to nedarīt. Ja Dievs tev dod gudrību un tādu mudinājumu, jo tu pazīsti viņu balsi, zvanīt kādam, lūgt palīdzību, prasīt, riktēt, tad dari to, kā Pāvils pasauc māsasdēlu. Ja? Bet norimties tajā vietā. Norimties tajā vietā un ļaut no tās zelta, par ko mēs šodien runājam, no tās zelta ļauj radīt tīru zeltu. Un Jēzus beigās sacīja, 39. pantā Jāņa 9. Uz tiesu es esmu nācis šī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas akli, redz. Tad atkal mēs nonākam šajā nodaļā pie tā, ka, lai Kristus mūs patiesu spētu mainīt, mums ir jābūt akliem. Mums ir jāļauj šai problēmai. Mums bieži vien, vismaz man bieži vien gribās, ka es esmu Dievu vīrs, ticīgs vīrs, man ir jāvēl par visām šīm situācijām, un es viņas tur sludinu vēl projām viņām iet, un kādreiz arī to Dievgars var aicināt, ja? Bet norimties un cerēt uz viņu un skatīties, ko viņš no mana akluma grib iztaisīt. Ko viņš grib man ļaut ieraudzīt šajā situācijā. Un šeit jau Ingas pieminēta arī Lūkas 18. Nodaļa, kas vakardien vēl vakarā vēl lasīja, un sapratu, ka tas vēl tāds rītīgs cerību uz Dievu nodaļa. Nu tāda, šī sieva, ko tu lasīji, ja? Un netaisnais tiesnesis, ka šī sieva nāk un lūdzās, un netaisnais tiesnesis saka, jā, ka no cilvēkiem es nekaunos, Dievu es nebīstos, bet lai viņi nenāk un nesit man vaigā, tad es izdarīšu viņas lietu. Un vai vairāk Dievs, kurš ir taisns, kurš jūs mīl, negribēs jūsu lietu risināt? Bet Dievs aicina mums cerēt uz viņu, un mūsu cerība uz viņu ir ticības darbība. Un to es laikam izlaidu. Ka ticības darbiem ir nedzīva. Ka tā ticība ir proaktīva. Ka ticība un cerība uz Dievu atšķirībā no dvēseliskas vienkārši cerības ir proaktīva. Kas ir sagaidoša. Kas vienkārši lūdz, kad man ir, nezinu, kad ir vīrs vai sieva, kuru vajag izmainīt, jā, tad ko es daru? Es varu vienkārši cerēt, ka tas notiks, vai es varu lūgt, es varu iestāties, es varu runāt, es varu mīlēt, es varu darīt mīlestības darbus, tad rīkoties proaktīvi, vai ne? Tad ticība ir cerība, kas balstīta ticībā uz Dievu, ir aktīva. Dvēseliska cerība cer, ka Dievs pasargās mani no pasaules, es iešu cauri pasaulē, bet Dievs mani pasargās. Bet ticībā uz Dievu balstīta cerība saka, sargi savu sirdi, skaties, kas pa tavām acīm ienāk, kas pa tavām ausīm ienāk. Tātad tā ir proaktīva rīcība, nevis vienkārši cerība kā bezdarbība.
Un atgriežoties pie šīs sievas, kura nāk un lūdzās pie šī tiesneša, kad viņa ir aktīva, ka viņa grib, ka šī situācija nomainās. Un tieši tajā pašā nodaļā arī beigās šis aklais pie Jērikas. Viņš arī, tātad viņā bija ticība, ka Jēzus ir Mesija, viņš gaidīja savu brīnumu. Un tajā mirklī, kad šis brīnums jau bija klāt, viņš varēja cerībā vienkārši sēdēt, viņu pamanīs, ieslēgt upurīšu lomu un gan jau nepaies garām. Bet ko viņš darīja? Viņš proaktīvi rīkojās, viņš sauca uz Jēzu, citu viņu mēģināja apklusināt, bet viņš sauca. Viņa cerība uz Dievu bija aktīva. Turpretī šai nodaļai pa vidu bija arī bagātais jauneklis, kurš tajā mirklī, kad viņam bija jāizdara šī aktīvais ticības solis, viņš tiesa izlēma palikt pie savas bagātības, kad Jēzus viņu aicināja iet. Bet tas jau mazliet cits stāsts. Tā kā finišējot šo visu, tātad akls vismaz 18 gadus. Akls vismaz tātad 18 gadus no dzimšanas. Un pat ja šobrīd tu nesaproti, kāpēc atrodies tur, kur tu atrodies, turpini cerēt uz Dievu. Saglabā pazemību, cerot uz to kungu, būt paklausīgs, arī atzīstot savu aklumu, atziņas trūkumu, un Jēzus tev atklāsies. Jēzus tev atklāsies. Un tu sapratīsi, kāpēc. Tu sapratīsi, kāpēc tu tur esi, kāpēc tu gāji kādām lietām cauri, ja tu paliksi ar cerību uz viņu un savu prieku meklēsi viņā. Varbūt Jēzus atvērs tos acis ieraudzīt, ka lūdzot tieši par sievas vai vīri izmaiņām, tev paša darbībās un sirdī nepieciešams izmaiņas. Varbūt tev acis atvērsies, ka lūdzot to sargāt savu sirdi, pašam jāizvērtē tas, kas nāk tevā iekšā. Un sastopjoties ar Jēzu, tavs aklums vienkārši tiek atvērts. Mans aklums tiek atvērts. Un vēl viena raksturvieta Romiešiem 5, no 3 līdz 5. Bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvība, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Man šeit labi raksturvieta, kas saformulē šo visu. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, jo mūsos radītā pastāvība un mūsos rada cerību, un cerība nepamet kaunā. Tātad, kad cerība mūs nepamet kaunā? Tikai, ja mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu. Ja mūsos ir šī cerība tieši uz viņu, ka mūsos ir svētais gars, tad mūsu cerība nepamet kaunā. Bet ja mūsu cerība ir vienkārši uz gan jau sajies un būs labi, tad mūsos tas nesimbolizē, ne mūsos ir izlietas svētais gars. Ja viņš tur var būt, bet es viņu varbūt nelietoju. Un šī cerība gaida ne uz cilvēku, ne uz apstākļiem, bet tā gaida uz viņu, uz Dievu. Un kas tic uz viņu, nepaliek kaunā, ceri un gaida uz to kungu. Un kamēr ceri uz viņu, ļauj viņam strādāt ar savu sirdi. Es arī gatavs tajā mirklī, kad tu gribi viņu pielūgt, kad tu nes upuru dāvanu, esi gatavs arī, kad viņš uzrāda, kur ir šī teikts, ka tu ej nes šo dāvanu un atminies, ka pret kādu kaut kas ir, ej un izlīgst vēl pirms. Nav jēgas tavai dāvanai, ja tu neizdari tajā mirklī šo paklausības soli. Tātad tu esi visu laiku aktīvs cerībā uz Dievu.
aktīvs paklausībā. Amen. Amen.